Denis, vīriešu sacensības gan īsā, gan izvēles programma ir ieplānota salīdzinoši agri pa dienu. Un arī treniņi ir agri no rītiem. Ko tev tas nozīmē? Ka labrīt sākas pēc treniņa. Tas nav tavs laiks. Ja? Varbūt nē, bet tomēr man ļoti patīk sākt kā lēni un ļoti kārtīgi sagatavot soli pa solim. Tāpēc man nepieciešams mans laiks. Jā, to tādā rīta steigā grūti atrast. Kāds bija šis pēdējais treniņš pirms sacensībām? Viegls, bez kafijas, vēl nekas nebijis vēl dinamisks, bet tomēr es izdaršu labu tēju, izdaršu savu kafiju, sākšu savu dienu, un es ceru, ka viss būs kārtīgi. Vai pēc šādas sezonas ar tik daudz pavērsieniem, arī olimpiskajām spēlēm, vēl ir atlicis tas emocionālais lādiņš, lai te kaut ko no sevis vēl dabūtu ārā? Man vienmēr ir kāds mērķis priekš paši sevi, bet tomēr, jā, es varu atzīt, ka es esmu nogurušs, bet es ļoti gribu palikt ar to profesionālisko uzskatu, ka tu dari savu darbu, tu dari to jebkurā stāvoklī un situācijā un vispār tu dari to kārtīgi, ka tu esi trenējies. Un es esmu trenējies ļoti daudz un izdarīju milzīgo apjomu braucot uz šejieni, un tāpēc, jā, redzēsim, kā statistika atskalo, uzskata. To parādīs, jā, redzēsim. Man ir interesanti kaut kā saprast to, varbūt psiholoģisko pusīti sportā un atrast vēl, kā tas viss apkopojas, slidojot uz ledus un sacensībās. Vai tehniski īsajā programmā ir kaut kas, kam tu gatavojoties šodienai, īpaši es pievērsu uzmanību, lai sanāk kaut kas, varbūt, kas iepriekš līdz galam nesnāca? Es ļoti gribu otro pusi elpot, nevis ar maniem ar maniem pleciem, bet ar diafragmu, un tas ir kaut kas, ko man ne ļoti labi izdevās šo sezonu, un es ļoti gribu to atrast, to iespēju nevis būt stresā un kaut kā saspringtam, bet tomēr atlaist un slidot ar kājām. Slidot, nevis staigāt. Bija veselības problēmas Eiropas čempionātā ļoti lielas. Olimpiādē arī tu biji saaugstējies un slims. Tagad, ko tu par savu stāvokli vari pateikt? Pagaidām neesmu pamodies, bet viss pārējais izskatās kā labi. Ja? Bet, jā. Tagad no rīta, pirms, kad es tikai paceļos, es vēl esmu vēl modos. Jā. Laikam nepalīdz arī tas, ka viesnīca ir Čībās var atnākt. Tas ir lieliski, protams, no vienas puses vai ne, bet blakus. Jā, es domāju, kad es atbraucu uz šeini, ka es iešu no manās slidās no viesnīcās uz šo milzīgo O2 ogļskābeklis arēnu. Jā. Novēlam tev to ogļskābekli, lai šodien pietiek kārtīgi emocionālam slidojumam. Jā, tas būtu lieliski. Tas būtu lieliski, jā. Paldies, lai izdodas. Paldies, jā.